sākām ierakstu. Ļoti labi. Apsveicu visus laimētājus ar iespēju mūs uzklausīt mūsu brīnišķīgajā podkāstā Svārstības. Šodien pie mums ciemos Santa Biezā, komiķe, labākā sliktāko grāmatu podkāsta autore. Jā. Mēs lasām, lai jums nebūtu jālasa. Vismaz kāds. Jā, mēs darām, lai jums vieglāk dzīve būtu. Svētīgs darbs. Mamma, 2 bērniem maziem. Jā. Kas vēl interesants? Dienas darbs ir IT. 15 gadus strādāju IT. Esmu liekēdis. Es esmu IT product owners. Wow. Visticamāk, jūs neviens nezināt, ko es daru, un es arī nezinu. Vai tu komandē programmētājus? Nē, mēs tā nerunājam, Lelda, mūsdienās vairāk. Es servēju. Servant leadership. Es servēju inženierijas burvjus. Ok. Forši viņiem ir paveicies, kad man gaisma iespīd viņu dienās. Bet jā, vērojot tavus sociālos tīklus, jo tas ir tas, kā mēs esam principā pazīstams laikam vairāk vai mazāk, es tieši domāju, vai tev ir tāds daily job? Jo tas ir kaut kas, ko mēs tā kā vispār nerādam. Vismaz tu nē. Es nerādu, jā, jo... Būsim godīgi, sociālos tīkliem ir lietas, kas labi izskatās, un es nemāku. Ja es rādītu savu ikdienas darbu Instagramā vai es viņu liktu Twitterī, tas ātri vien pārvērstos par LinkedInu. Un man liekas, ka, ja es kļūtu par LinkedIn kontu, tas nedaudz traucētu manai komikas karjerai, ja to sauc par karjeru. Tur disonancīti veidojas. Ja es sāktu runāt par B2B sales pipelines, piemēram. Tad būtu nepieciešams atsevišķs konts droši vien tam saturam. Bet jā, mēs tevi uzaicinājām uz sarunu, jo mums ir nojausma, ka tev svārstības dzīvē ir bijušas diezgan daudz, un arī tu atbildēji uz manu jautājumu Threads platformā par tām šaubām, kādas ir varbūt bijušas, un atbildēji, ka viss pagājušais gads ir principā bijis šaubpilns, un sajēgas ir mazāk, laikam, nekā kas. Nekā cita. Jā. Es pat teiktu, ka pēdējie gadi visi ir bijuši kaut kādi tādi, kad liekas, ka, tā kā, ko tad vēl varētu sašūpot? Un tad pagājušais gads, protams, bija tas gads, kurā es nolēmu tā kā izšūpināt savu laivu, tā pēdējo pakāpi sasniegt. Kas ir tie tavi lielie pieturas punkti? Tātad, man liekas, ka, protams, nelieksimies abi 2 bērnu dzimšana, tas ir milzīgs, tas ir milzīgs pārmaiņas, kuras ir jānavigē. Pēc tam otrā bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā man ienāca prātā ideja, ka es varētu beidzot darīt to, par ko es domāju 15 gadus, sākt stand-upu. Tad es vēl kaut kādā brīdī no cilvēka, kam riebās sports, un es vēmju pie 1 kilometra noskriešanas sāku skriet, tad es netīšām kļuvu par satura veidotāju, ja arī paņēmu mikrofonu rokās ar podkāstu, un beigās pagājušajā gadā jūlijā izšķīros no 14 gadus ilgām attiecībām. Un tas viss kopā ir radījis tādu ļoti interesantu dzīvi kopā. Tad svārstības tev vispār nav svešas? Izklausās, ka nē. Ko man izklausās, ka nē? Es esmu nedaudz svārstījusies savā dzīvē. Cik jau tev veci ir bērni? Abiem bērniem jūnijā attiecīgi paliks 7 un 4 gadi. Tā kā īstenībā jau lieli jaunieši. Un vecākā meita man dažas dienas atpakaļ piezvanīja pa savu mobilo telefonu. Man likās milzīgs notikums manā dzīvē. Ko viņai vajadzēja no tevis? Neko. Labs. Neko. Tas ir ļoti brīnišķīgi. Pagaidi tikai, kad sāks iet skolā un prasīs tev pāris eiro. Es tikko biju ceļojumā, man meita zvanīja 1 reizi, lai pateiktu ieskait naudu. Tā kā... Tu esi tā kā cukurmamīte tagad. Jā, zini, ko man viņa teica? You know what mom stands for? Es tā, made of money. Ak, Dievs! Paldies! Mans viņa jau saltīja. Brīnišķīgi, jā. Bet, labi, tu saki, ka tev bērni jau tādi diezgan lieli jaunieši, bet īstenībā viņi ir kaida joprojām mazi. Jo, nav tā, ka var atstāt viņus mājā vienus pašus un iet skriet vai iet uz stand-up vakaru.
tā navigācija, es principā man liekas, ka mēs ar bijušo vīru, mēs apsaimniekojam bērnus 50-50 dalījumā. Un jūs esat redzējuši, varbūt, jūs neesat, ir tās mēmas un TikToki par šķirtajām sievietēm ar 50-50 custody. Un tad tur ir tā, ka tā viena nedēļa, un tad ir otra nedēļa. Bet caur to visu, tā kā neslēpšu, mans dienas darbs nodrošina to, ka es varu atļauties auklis. Tur nav nekāda maģija, un mēs arī sieviešu stand-upā esam vairākas reizes runājušas, ka atbild uz jautājumu, kāpēc nereti kaut kādās vietās sieviešu nav, ir tāpēc, ka uz viņām gulstas mazu bērnu aprūpu, un viņām vienkārši aukli maksā tik, cik viņi maksā, sākot no 7 eiro stundā. Vai vēl labāk tu jūties vainīgi, ja tu aizēji uz to notikumu? Protams, ka tu jūties vainīgi. Protams, ka tu jūties vainīgi. Tu jūties vainīgi arī tad, kad tu kaut ko apēd, kas varētu garšot bērnam. Un neaizmirst atvainot, kad tu nāc iekšā telpā, tu vienmēr saki, es ļoti atvainojos. Jā. Es zinu šo, jā. Bet par tām auklēm es īstenībā ļoti patiesas jautājums, jo jums ir tas sadalījums 50-50. Jā. Vai tev ir tad sajūta, ka, es nezinu, kaut kādā ziņā mēs tieši ar Leldi pirms tam runājām, kad ir tas posms, ka tie bērni ir tik mazi un dažreiz tiešām liekas, varbūt vieglāk būtu izšķirties, un tad tu vismaz zini, ka tev būs tā nedēļa vai tā nogale, kad tad tie bērni tev nebūs un tas menedžments būs vieglāks. Es zinu, šitā ļoti jo teorētiski man būtu jāstāsta par to, kā es visu to nedēļu, kad bērni nav pie manis, visu laiku raudu un ilgojos pēc viņiem. Bet tā nav. Un es esmu viens no tiem vecākiem, kuriem vajag, vienkārši no cilvēkiem, man vajag distanci, lai es būtu labāk klātesoša. Un jāatzīst, ka es esmu kļuvusi par labāku vecāku. Un arī tas, ka man ir mazāk laika ar bērniem, man ir licis padomāt, ko mēs darām ar to kopīgo laiku. Es nesaku, ka jums visā, es tagad nesaku, jā? Protams, jā. Bet ja nu gadās, un otrā pusē ir arī cilvēks, kuram bērni ir svarīga dzīves daļa. Mēs īstenībā iegājām tieši bērnos, un es arī, jo es vēl esmu kopā ar... Vēl? Jā, vispār mēs esam pazīstams caur tavu vīru. Jā. Un tad Kristiāņa Kasta Santa teica, bet es esmu domājis par to, ka tad, kad ir bērni, manā gadījumā viens, īstenībā ir ļoti svarīgi atrast to brīdi, kad izšķirties. Jo tā bērna tēvs nav tas bijušais, ko tu varēsi nogaustot, un vairs nekad netiekamies. Gan jau ir arī tādi gadījumi, bet normāliem cilvēkiem cerams ir citādāk. Vai tev bija arī kaut kāds šāds līdzīgs pārdomas un svārstības par to, kurš ir tas brīdis, kad mēs mēģinām, kurš ir tas brīdis, ka varbūt labāk šķiramies kā draugi un uzturam šo citā jēdzīgākā formātā? Pilnīgi tāpēc es arī pieminēju par tām svārstībām. Es gāju, es jau, kā pasaka, ir salīdzinoši, tas būs atkal, tā kā briesmīgi teikt, bet ja attiecības ir ļoti, ļoti sliktas vai viņu nav, tad savā ziņā tev tas lēmums tomēr ir uz galda. Viņš tā kā stāv, viņš tur ir, un viņš ir tāds, tā kā, ko mēs darām. Bet ja attiecības ir labas, jūs abi divi esat forši, asprātīgi, skaisti cilvēki, jums nav nekādas baigās vainas, jā? Tad tā izšķiršanās ir ļoti tāds, tur lēkā, turpat pakaļ. Un īstenībā es gāju pie psihoterapeita, un vienā brīdī mums aizgāja saruna par to, kur viņš man teica, bet Santa, tu taču zini, ka cilvēki mēdz iet prom no darbiem, kas viņiem patīk. Jā, lūk, kādu analoģiju mēs te redzam. Jā. Jo tur ir tā milzīga arī sievietēm vainas sajūta par to, ka tu nedrīkst gribēt kaut ko. Un es arī kaut kādā brīdī tam terapeitam jautāju, bet kāpēc visos sieviešu žurnālos tur vienmēr tie šķiršanās stāsti ir episki? Un tur es aizgāju un 7 gadus dzīvoju būdiņā un uzcēlu savu impēriju, savu nabadzību. Viņš saka, jā, bet intervijā. Viņš saka, ko?
parunājām, secinājām, ka jābeidz un izšķīrāmies. Nav baigi interesanti to lasīt. Tur nav nekas aizraujošs. Tā kā nav, tas ir ilgu pārdomu un kopīgi darba rezultāts. Secināt, ka tā vajag. Tā. No tā, bet ir cita veida attiecības. Turpinās, vai ne? Attiecības turpinās, un tas ir īstenībā svarīgākais, jo tu īsti nevari izšķirties no radinieka. Tu vari, bet, vēlams, nē. Tās attiecības turpinās, protams, viņas vienkārši ir ģimene, tās ir ģimeniskas un loģistikas pilnas attiecības, kuram beigušās ķēdes. Tas gan, bet tā ir arī tā sajūta, ko tu dienas beigās nevari ignorēt. It kā liekas, ka mēs varam varbūt pat mēģināt kaut kā sadzīvot, bet ir kaut kas, kas tev iekšā riktīgi, ko tu izjūti, kāpēc tā šķiršanās dienas beigās notiek. Diskomforts. Jā, tas ir diskomforts pat ne ar otru, diskomforts ar sevi. Precīzi. Jo tur jau tas otrs, tas jau, atkal mēs izlaižam gadījumus, kur no sērijas krīzes centrs Marta, vardarbība, visas lielās lietas, vardarbība, atkarības. Izslēdzam šo no šī, no mana tādas šajā situācijā. Dienas beigās tas jau ir par mani, ko es gribu, ko es negribu, ko man vajag. Un, ja tā padomā, nav jau tā kā milzīgs brīnums, ka attiecības, kas sākas agros 20, vēlos 30 varētu izbeigties. Tas nav tā kā breaking news, izsauciet lūdzu CNN lielo paneli. Tas drīzāk tāds, tā notiek. Jā, makes sense. Un labi, ka viņas risinās ļoti sakarīgi. Kur bērni iesaistīti, kur jūs esat iesaistīti, un tas viss var notikt bez tiem skandāliem, ko tu minēji, vai ne? Žurnālā ir bez kaut kādiem skandāliem, Jā, es domāju, nevar līdz galam uzticēties tiem solījumiem sev, ko tu esi devis sev 20 gadu vecumā, un lai vai kā gribētu ticēt tam, vai mēs visi pēc tiem 30 plus nedaudz mainām savas domas iespējams par to. Tā ir. Tev bija vēl kaut kādas lietas, kas tev ir riktīgi izšūpoja šajā attiecību posmā? Mēs izgājām cauri tas transition, tā šķiršanās jau nav tāda, atkal, ja tu šķiries, godīgi sakot, izdarīju visas klasiskās millennial lietas, tā kā liberāli millennial lietas izdarījusi, Tātad pirms šķiršanās vajag attiecības atvērt, to vajag obligāti izdarīt, tomēr, to vajag izdarīt, Bet no tādām lielajām lietām mēs tikko pabeidzām palielu tādu pārmaiņu posmu, jo mēs sākotnēji izvēlējāmies bērnu aprūpi dalītajā saucamajā nesting modelī, kur bērni dzīvo mūsu iepriekšējā dzīvesvietā, un mēs rotējam pa nedēļām. Mēs darījām šādi, jo tas ir tā kā ieteikts veids, kā īpaši mazākiem bērniem, man joprojām skaitās mazāk bērni, kā mazākiem bērniem nodrošināt to nepārtrauktību un viņus lēni vēst cauri pārmaiņām. Un mēs tikko, principā, aprīlī šo pabeidzām, jo to neiesaka kā mūža risinājumu, to iesaka kā pagaidu. Pārēju. Un mēs kopš jūlija dzīvojam tā. Un tas arī īstenībā bija tāds ļoti interesants pieredze. Un izrādās, to nepārāk daudz cilvēki dara, jo izrādās par mums pilsētā runāja. Jo pie manas draudzenes kaut kādi cilvēki pienāca un tā kā, kaut ko viņus pļāpā un tā, vai tu dzirdēji, ir tāds pāris, kas dara šitā? Un viņi tā kas tie ir pa cilvēkiem? Jā, tie ir mani draugi. Jūs trendsetēri. Tā kā esat. Bet es par šo modeli arī zināju, laikam, es nezinu, vai no Skandināviem aizgūt vai no Ziemeļu valstīm. Bet tas gan nav kaut kas tāds, ko iespējams var arī visi atļauties. Bērniem ir viena māja, tev vajag savu. Mēs dalījām vienu dzīvokli. Tās attiecības bija teikam labas, lai mēs arī tā otrā dzīvesvieta būtu viena. Jo tāpēc būtu vajadzīgas divas dzīvesvietas. Mēs vienkārši, tad ir bachelor un bachelorette pad, un tad ir ar bērniem dzīvoklis, kas... Lūk, variants. Bet tu vēl minēji, ka jūs atvērāt attiecības. Pastāst par šo, ja tu esi gatava padalīties. Es nezinu, kāpēc, man vienā brīdī likās, ka tā ir laba ideja, bet, tā kā dienas beigās man liekas, ka es vienkārši bišķi meloju sev un citiem par to,
ko es grasos darīt. Labā ziņa ļoti daudz sapratu par visādiem. Es tomēr arī esmu klasiskais cilvēks, kas iet, tā kā es kaut ko izdomāju darīt, tad es izlasu visu literatūru pieejamu un es aizsēžos visu podcastu, visu literatūru. Esmu pamatīgi iepazinusies ar dažādiem attiecību modeļiem. Nezinu, kur es būšu nākotnē. Es nevaru pateikt, kur es būšu nākotnē. Bet īstenībā esmu pārvērtējusi kaut kādas savas attiecības ar tradicionālo monogāmiju un to sapratni. Jo tā galvenā atziņa bija tāda, ka mēs nereti tajā vienā partnerī sagrūžam kaut kādas 800 dažādas lomas, un tur nevajag par to seksualitāti iesaistīt, bet, teiksim, ir ļoti daudz cilvēku, kas no savu partneri sagaida visus savus labākos draugus, best travel buddy, mēs dalīsim visus hobijus, tad mums būs mājasaimniecība, tad mums būs amazing seksuālā dzīve, un mēs viens otram terapeiti. Un vēl, ka tajā vienā cilvēkā ir jābūt divām tā kā krasām pusēm, ka viņam ir jābūt nenormāli aizraujošam, jāpārsteidz man, bet viņam jābūt super stabilam. Jā. Es aizraujošs, bet ne pārāk. Jā. Tad, kad es gribu, bet es to nepateikšu, bet tev jānolasa. Jā. Es gribu, lai mēs kopā ejam uz wild reiviem. Jā. Bet tad arī mums kopā ir mazdārziņš Lucavsalā. Jā, tā ir jābūt. Jā, tad tā tava atziņa ir, ka kaut ko var arī outsourcēt. Jā, piemēram, vajadzētu vairāk uztvert. Man ļoti patīk tā doma, vienā ir tāda grāmata Polysecure, un viņi daudz runā par to, ka mums vajadzētu beigt trītot savus draugus, kā otrās šķirs cilvēkus, jo jūs pamanīšu, ir taču attiecībās, tiklīdz cilvēki ir tāds cilvēki, kas tiklīdz iedirst attiecībās, tā viņi tev nezvana. Jā, zuduši. Un ka to vajadzētu izbeigt, ka mums vajadzētu saprast, ka dažādas attiecības mums dod dažādas lietas un sākt viņas visas cienīt. Bišķi vienlīdzīgāk varbūt. Jā, un te ir īstenībā arī, mēs jau aizējām tādā, jo tas ir baigais vēsturiskais shifts, jo nav jau tā, ka vienmēr viss ir bijis, tajā partnerī. Un tas ir tā ir ļoti, vai ne? Tā ir ļoti nesena lieta, šī romantizētās attiecības, kurās mēs no partneri sagaidām gan šo finansiālo partneri, gan seksuālo, gan draugu un visu citu iespēju. Jā, es īstenībā arī pati sapratu, ka es kaut kādā brīdī, es biju viena no tām sievietēm, kurai agros 20, godīgi sakot, man pašvērtība kā sievietē bija sasaistīts ar to, vai es esmu attiecībās, vai kāds man grib precēt. Diezgan man pagadīja bišķi tā kā cringe un kauns par to, jo es jau, protams, biju tāda edgy un cool, bet nesūdu. Es gribēju, lai man kāds aprec, man vajag aprecēt, man vajag tos bērnus, jo tā es visiem parādīšu, ka man ir vērtība. Jā. Paldies Dievam, tas ir izvērties veiksmīgi, un es tos savus bērnus patiešām mīlu. Man ir tīri labi patīk, izņemot tās reizes, ka man viņi nepatīk. Tas ir normāli. Bet tagad man ir tāds, tā kā, kas tas bija? Tā kā, kas tas ir? Un tas nozīmē to, ka es arī uz tām attiecībām kaut kādā brīdī skatījos tā kā uz tādu, tā kā, es te salikšu visu iekšā, un šitam riktīgi ir jāstrādā, jo man nekā cita ārpus šī nav. Man ir darbs, attiecības, tur, protams, kaut kādas citas lietas. Bet tā kā, kas tu esi ārpus tā un kur tev ir pašvērtība? Un kā tu tagad skaties uz potenciālām attiecībām? Tur jau tā lieta, ka tāpēc sakas es tādā... Pirmkārt, es sapratus, ka es jūtos ļoti ok arī viena šobrīd. Ar kaut kādām mazām romantiskām afērām, bet pamatā viena. Es jūtos ļoti labi un ir ok īstenībā. Divi, ko es esmu sapratusi, tajos vēlajos 30, agrijos 40, atrast kādu, ar ko tev būs iespējams. Laba ķīmija ir lēta. Salīdzinoši, tas ekstravertāks cilvēks, izties puslīdz ok. Ķīmija ir diezgan lēta lieta. Bet, ja mēs runājam par tādu, vai mēs varam iet kādu ceļa gabalu kopā, tur sākās, vai ir ok, ka man ir bērni, vai viņš vēl negrib. Un es esmu kaut kā sapratusi, ka var gadīties, ka es īstenībā nesastopu nevienu, ar ko man ir jāiet tas ceļš kopā. Bet, ja sanāktu, es ļoti labprāt ietu, bet tad tam cilvēkam arī visticamāk būtu jābūt kādam, kuram ir diezgan pilna dzīve. Un, teiksim tā, es
mēs viens otram esam patīkami ceļa biedri, bet brīžam mēs ejam pastaigāties katrs pa savu meža pusi. Es baigi sen tur neesmu bijusi. Kas tad notiek tajā dating baseinā? Tu skaties atver treidus un skaties, kā viņi raud? Jā! Es nezinu, tas ir kaut kas ārprāts. Man liekas, ka dažreiz, šis būs ļoti nepopulārs viedoklis, jā? Dažreiz man liekas, ka tie cilvēki, kas raud par to, ka viss pretējais dzimums ir lohi, viņos nedaudz arī ir problēma. Jo Neliels lohs. Neliels iekšējais lohs un ir jāparunā ar sevi. Es nezinu, Laura, taču nerunāsim par to ilgtermiņu, to saskaņu, kad attiecības nesanāk. Bet tu vari liekot roku uz sirds teikt, ka pilnīgi visi brīvie vīrieši Latvijā ir muļķi. Nē, tas ir atkarīgs vispār, ko tu gribi no tā datinga šajā brīdī. Vai tu gribi vienkārši fanu, vai tu gribi tiešām meklēt arī attiecības, un tad, ja tu ej uz tām attiecībām, tur tiešām ir ļoti daudz, kam jāskrīt, lai tas cilvēks, lai jūs tā kā tiešām salīmētos un sadzīvotos kopā. Jo, mēs esam tādā vecumā, kad, man liekas, kind of saprotam savas vērtības un ko mēs tā kā gribētu un ko nē. Diezgan ātri to var tā kā nolasīt. Dažreiz sanāk, protams, arī aplausties joprojām. Tas ir normāls process arī, Tas man pārsteidz kaut kādā ziņā, jo regulāri man šķiet, tagad es tiešām tā kā nolasu cilvēks. Paldies par reakciju. Izrādās, ka tomēr kļūdījos. Man bija tikko tāds nesen tāds maziņš romantisks failers. Es to čalis visur nobloķēju sev. Viņš nekad šo neuzzinās, ka es par šo runāju mikrofonā. Bet jūs uzzinās. Čau, mazais. Tātad, man bija maza romantīte, kur bija nedaudz long distance ielavījies iekšā. Jo vajag mazliet long distance arī spice up your life. Un es tur biju nokomunicējusi, ka es negribu tagad definēties, bet es esmu gatava noskaidrot, kas mēs varētu būt. Tā kā es biju pavērus bišķi savas sirdi durvis vaļā, ne tikai sēgas malu. Un tad viņš man uzmeta dienu pirms dzimšanas dienas un neieradās. Līdzīgi man ir bijis. Un zinu, ko es izdarīju? Es viņam biju sagatavojis, jo viņam arī bija nesen bijis dzimšanas diena, un es viņam biju sagatavojis ļoti jauku dzimšanas dienas dāvanu, manuprāt, jo man patīk vīriešus apģērbt. Tas ir mans hobijs, un tad es viņu uzdāvināju bijušajam vīram, jo viņam līdzīgi izmēri, tā kā krāklam un zeķēm. Un tad bijušais vīrs izspēra joku par to, ka viņš atvainojas visu vīriešu vārdā. Jā, bet dāvana paņēma ar prieku. Protams, jo man ir labi, viņš teica, tev joprojām ir laba gauma. Tev, Laura, ir kaut kas tāds, tad kaut kas? Uzmešanas pirms dzimšanas dienām un vārdienām ir regulāri. Ok, tad es zināšu. Es vienkārši viņiem neko neplānošu. Jo es diemžēl biju pacēlus nedaudz balsti Instagram story, jo mēs tasījāmies Instagramā. Viņš tomēr tuvāk, tā kā vajag stilīgi to darīt. Un es biju nedaudz pacēlus balsu un es teicu par to, ka es tev iedevu prime time. Vai ne? Es esmu izgājuši cauri kaut kādām, ir pieredzēts kaut kādas pāris tās gaustošanas pieredzes, kuras tā kā sākumā pēc laulības šķiršanas sākot satikties ar cilvēkiem vispār nesapratu, kas tas tāds ir, bet tagad es to vispār vairs neuztveru personīgi. Es saprotu, ka tur nav pat vērts iedziļināties un domāt, kāpēc dienu pirms dzimšanas dienas pazūd un neatbild vairs un neierodies uz plānotām dzimšanas dienas vakarajām. Tā kā tas ir, tas nav par tevi. Jā, un vienkārši mēs mācamies, mēs atkal agile mindsets. Sprintiņā maucam, mēs iterējam, retro secinām, ka fujakiem netiek dots dzimšanas dienas un vārdienas. Nobukojam ar draudzenēm vakariņas, jo viņām tāpatās pēc tam jānāk glābt, ir tā raudošā čopa. Viņas tāpat tur būs, jā. Viņas varbūt varētu tomēr dzert ar kādu priecīgāku cilvēku kopā. Jā. Un galā dienas beigās ir, manuprāt, var justies labi arī deitojot un lai vai kādi ir tie iznākumi, tad, kad tu pats pret sevi nepieļauj to, ko tu negribi.
Gluži vienkārši. Jā, man īstenībā deitošana ir iemācījusi to, ka man ir daudz labāks robežas kā agros 20. Agros 20 tur visu laiku bija šitas te mīli, mani atzīsti mani, un mani varēja ļurināt. Un šitie, tie, kas meklē romantisku čata biedru, side questus un visu kaut ko, viņi mani varēja ļurināt diemos mēnešiem ilgi. Šobrīd man ir tāds... Laika, tad tu nāc vai tu nenāc? Jā, precīzi. Gribi vai negribi? Es šito drazīju. Tu gribi vai negribi? Pasaka uzreiz. Nezinu, negribi. Arhaivi. Ok, izklausās, ka tev visā šajā procesā ir arī vērtības un robežas un kaut kādas arī skaidrības parādījušās. Dažreiz, jā. Dažreiz. Kas ir tas, ko tu par sevi uzzinājusi? Man ir ok robežas īstenībā šobrīd. Man nav kauns par sevi, bet brīžam darētu. Brīžam nodarētu. Vīrieši kopumā ir diezgan fun, viņi ir ok. Man ir jāatzīst kā feministei, diezgan ok. Kopumā ir... Viss ir pamatā kārtībā. Vienkārši tas, ko mēs ar Laurti arī minējām, tas nav par to, ka tie cilvēki... Protams, ir visādi lohi un muļķi, bet tas ir arī par to vienkārši, ka tev ir ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši, kamēr jūs esat maziņi, jums ir maz gadu, jums ir vieglāk sakombinēties, jums dzīvē ir mazāks bagāžs, jūs varat iet ātrāk uz priekšu, jūs esat pieauguši, jums ir lielāka loģistika. Un tad vienkārši statistiski, tev ir mazāk cilvēki, ko tu vari sakombinēties. Man liekas, arī tajā dating procesā ir daudz jāmācās par to, kā nebūt pieticīgai. Tā arī tas salīdzinājums ar kaut kādu 20 gadu dating un ar 35 plus dating, ka tas, ka jā, tu nebaidies paprasīt, ko tu tiešām arī gribi un nepieļauj kaut kādu to, nezinu, breadcrumbing sarakstis vai, kaut ko tu vienkārši uzreiz saproti, nē, es nejūtu šādu ētu un es negribu tādu attieksmi pret sevi un es šo neturpināšu. Un ja tev ir kaut kāda neskaidrība, tu nebaidies pateikt to vai pajautāt, nevis, ko viņš par mani padomās, ja es tā uzrakstīšu. Kas ir breadcrumbing? Man tā ir tāds... tā kā uztur kontaktu, bet... It kā tu esi ieinteresēts. Ļurin, bez atdevītes. Jā, bez atdevītes. Notur. Slīdiemos, kaut kad jāsatiekas, satiekoties pasākumā, mazliet tev paflirtēs, kaut kas. Un tagad tu nesaproti, kas te kaut kas tā kā būs vai nebūs. Okay. Labi, bet es jau tā esmu darījusi kādreiz. Es nesen draudzeni čatā metu par to, ka es identificējos Tinderī kā jautrais spoks Kaspers. Un veco filmas plakāti. Es dažreiz arī. Tur jau tā nelēma arī, ka mēs runājam par to, ka visi tie cilvēki ir muļķi, bet es gan. Vēl viena lieta, ko es sapratusi, es jau pati arī brīžām uzvedos tā, kā es uzvedos. Bet vēl viena lieta, ko es baigi brieži paturu prātā, tad, kad es daru visādas muļķības. Viena terapeite reiz teica, ka var visu kaut ko darīt. Var iesaistīties visādās random seksuālās afērās un varbūt, eksperimentēt, ja ļoti dzīvē gribas ar vielām. Visu kaut ko var. Viņa teica, ka vienmēr vajagot pajautāt sev, kāds man no tā ir labums, ko es no tā iegūstu. Un apmēram, ja tu secini, kad es šovakar tev 8 vīna glāzes dos vairāk prieka, kā paģirs no rīta, ok, tad tas ir tavs lēmums. Bet ja tu vienkārši tesi 8 vīna glāzes, tad, kāpēc tu to dari? Un īstenībā tas jautājums ir palīdzējis man kādreiz kaut ko neizdarīt, un kādreiz arī gluži pretēji izdarīt kaut ko, kas varbūt tā kā nav ok. Jā. Šis labs, jāatcerās. Jā, pirms tu dari kaut ko stulbu, īpaši tu dari kaut ko, tādu objektīvu stulbu, pajautā sev, kāds man no tā ir labums? Runājot par to atļaušanos pateikt to, ko gribi un darīt to, ko tu gribi un nebūt par daudz kādam, es nezinu, vai tu arī esi tā jutusies kādreiz. Man liekas, mēs visas, jā. Es to atvainojos, es te esmu. Bet tu esi izvēlējusies tādu hobiju, par kuru kāds varbūt varētu tā domāt. Atkal tā tur sieviete tagad runās uz skatuves un jokos un kā ir ar to, ar tavu stand-up profesiju.
Jā, es nezinu, kas šis ir kļūst, tagad tas sākās kā hobijs. Jā. Tas sākās kā hobijs, bet tagad man ir jāmaksā nodokļi un jāraksta ārā rēķini un dažreiz jābrauc kaut kur tad, kad man gribētos pagulēt mājās. Tā kā viņam ir sākušas parādīties darba pazīmes. Jā. Shaped like a work. Looks like a work. Could be work. Tur ir kaut kas, jā. Tur noteikti ir kaut kāds, tāds. Es ik brīdim, es godīgi sakot, arī vairāk gan dēļ podkāsta. Protams, ir tā, ka es mēģinu kaut kādas lietas arī nelasīt par sevi, jo es saprotu, ka man no viņām nav nekāda labuma. Jo tur kaut kāda random cilvēki saka, es esmu ne tikai nesmieklīga, bet arī resna un bez bērniem. Un tad man ir tāds, tā kā apskaties man bildes, varbūt kādam par resnu, bet rekur te ir bilde, es un 2 bērni. Saņemies. Tu gribi man apvainot, vismaz pagūglē. Aizdarbiņi izdara, es vismaz aizvainojoši. Trāpi kaut kur. Bet tur ir, tur pilnīgi noteikti ir kaut kāds tāds nāk un te. Starp citu, vai tad, kad tu ar kādu satiecies un pasaki par to, ar ko tu nodarbojies, vai ir kaut kādas jocīgas cringe reakcijas bijušas? Vienreiz man bija match ar jaunāku Čālī Tinderī, bet man liekas, ka viņš meloja par savu vecumu, viņš bija vēl jaunāks, jo Čāļi daudz melo par vecumu 2 virzienos. Tiem, kam ir 45, neskapēc parādās, ka viņi ir 35, klasika, bet viņi ir, tā kā pēc modes mēs jau redzam, kas mugurā mēs zinām. Vai nenoslēps. Nenoslēps, jā. Un tad ir čaļi, kuriem ir 18, 19, un viņi melo, ka viņiem ir 30, jo 30 gadniecis ir hot commodity, jā. Un viens šāds man liekas, ka meloja par vecumu. Viņš teica, vai tu esi tā čiepa, kas GO3 joko par to, kad viņi grib teikt 18 gadniekus. Un man bija joks par to, ka es varētu teikt 18 gadīgus sēnus, un tad mammīt viņiem pērk monsterīti. Un tāds te uzradās. Un viņš uzradās. Jā, viņš uzreiz paprasīja, vai būs tas monsterītis. Bet ir vīrieši, noteikti ir vīrieši, kuriem tas nepatīk, jo ir tā, es esmu redzējis, ka es iedod kādreiz Instagram un uzreiz man vienkārši atmačo. Ļoti ok. Protams, jā. Bet ir arī cilvēki, kuriem tas liekas riktīgi forši, un ir cilvēki, kuriem ir viena alga, kas arī ir ļoti ok. Nav jāinteresējas par visu to, ko es daru. Sarunas sākumā tu minēji, ka tas ir kaut kas, kas tev, ko tu nevari ignorēt jau 11 gadus. Jā, jo tātad man vienmēr likās, ka es esmu bišķi smieklīga. Tā man likās. Tad es biju arī ļoti smieklīgā kompānijā. Es biju ļoti smieklīgā kompānija, no kuras lielā mērā, tā mana bāze un saknes ir vecais mirts un ciba. Un es tusēju diezgan daudz ar cilvēkiem, no kuriem vēlāk izauga tāda apvienība kā CEXLV un vēl visādas lietas, kas ir darījušas mūsu dzīvi labāk un sliktāk reizē. Absolūti piekrīt. Un tad vēl bija kaut kāds viens brīdis, kad 18 gadu vecumā es vispār sapratu, ka stand-ups eksistē un sāku vairāk interesēties. Pirms tam arī visādi Monty Pythoni un tādas lietas. Protams, milzīga apsēstība klasiskā ar George Carlinu. Vienmēr bija tā, vai varētu, es gribu. Bet vienmēr bija tā, bet sievietes to nedara. Man tiešām bija tas, ka man riktīgi vajag sieviešu modeļus. Man vajag redzēt, ka cits čieps to dara. Jā, es neesmu tik liela cēmlauze. Es esmu vairāk sakotājs. Un gadi gāja, tad baigi ierakos attiecības darbi. Ik pa brīdim varētu. Tad kaut kādus gadus atpakaļ bija smieklīga situācija. Ņujorkā man bija darba komandējums ASV, un Ņujorkā es biju kaut kādā ballītē, kur man jau bija jāatzīst 2. dienas aliņa gāja. Tāpēc man joki bija unhinged. Visi pilnīgi bija lieki. Un kaut ko pie galdiņa, dārza ballīte Brooklynā, vispār fantastika romantika. Viena tā kā dāma man tā kā saka, Klau, pamēģini stand-up. Es tā, jā, man šito cilvēku saka. Viņa tā, nē, es nopietni. Es rakstu te vienam šovam. Viņa saka, pamēģini Latvijā. Viņa saka, man liekas, ka te būs. Es tā, bet, bišķi zinu. Un tad es aizgāju 2. bērnu kopšanas atvaļinājumā. Es strādāju Accenture tajā laikā, es biju nenormāli sadilgus. Man bija Covids, grūtniecība, šausmīgs smags projekts, remonts mājās, kur es visu laiku strādāju. Es pati to neatpazinu, bet man izrādās, ja tu stāv pie loga 4. stāvā un domā, ka visiem būtu jaukāk, ka ja tevis nebūtu,
tās nav labi. Es domāju, ka tie grūtnieces hormoni. Pēc tam postfaktum terapijā noskaidrojās, ka tā bija depresija pamatot iemeslu dēļ. Pusgadu es sēdēju vienkārši neko. Man bērns bija ļoti pateicīgs, bet man vienkārši nebija mentālās kapacitātes. Un tad vienā brīdī, parādās tas dīkstāvs tāds, ka sāk niezēt pirksti. Ko varētu padarīt? Un sāk niezēt pirksti. Un tad es uzrakstīju 2 cilvēkiem. Es uzrakstīju Kalvim no Komedija Latvijas, uzrakstīju Džemmai, Lindai Cūrihai, no sieviešu stand-upa. Kalvs kaut ko man uzrakstīja, un viņš traudzējās ar vienu man pazīstamu sievieti, arī Leldi. Un viņš man vienkārši uzrakstīja, čau, Leldi, dod sveicienus un saka, ka tev čistu vajadzētu pamēģināt vai kaut ko tādu. Un Džemma man uzaicināja vienkārši satikties uz kafiju, un tad viņa principā man tādā MLM bitītē ievilināja sieviešu stand-upā. Bija viena uzstāšanās, un tad vienkārši sakrita, ka es biju pilnīgi garām, tā kā pilnīgi neko nemāk darīt. Bet viņām riktīgi sakrita, ka viņām line-up bija tukši un kaut kādos pasākumos nebija ko likt. Un tad mani iemeta, un tad jau zini, ka tas ritens ir aizgājis, tev baigi grūti izkāpt. Un tā es tur esmu jau 3. gadu. Bet tagad šķiet diezgan daudz dažādos veidos arī tas stand-ups tev tiek izvērsts. Es domāju, tas nav tikai bārs, tas ir kino. Jā, kino projekts. Jā. Tas bija arī. Vēl bija kaut kāds formāts. Es sapratusi visā šajā ceļā, ka izrādās, man agrāk likās tā, tu sēdi un gaidi, tu dari labi savu lietu, tu sēdi un gaidi, un tad pie tevis nāks, un tev dos iespējas. Man tā likās, es tiešām ticēju, ka tev tā kā princese, tu esi tik liels kā. Viss notiks. Izrādās tā nav. Un mēs ar Džemu sēdējām, mēs runājām vienā reizē, ka tā, mums ir tagad podcasts, mēs lasām tās grāmatas. Un mēs tā, ko vēl mēs varētu ar šito padarīt? Mums riktīgi patīk komentēt kaut kādas lietas. Acīm redzam, mums viedoklīši ir. Un tad mēs tā filmas mēs varētu komentēt. Jo bija kaut kas latviski arī iznācis tāds, uz ko mēs bijām bijuši abas divas, un tas bija kaut kas šausmīgs. Filma Vulgar. Es gribēju teikt Gillinger filmu. Salīdzinot ar ekstāzi mēs arī paņēmām priekšā. Bet mēs Vulgar, mums bija, kā es viņu gribētu, man vēl bija viens notikums, es gāju savai draudzenei, kas strādā kino nozarē līdz uz pirmizrādē filmai. Un zālē bija nenormāls spriedze, jo tā filma bija briesmīga. Un es kaut kādā brīdī netīšām no manas mutes kaut kas skaļi izskanēja, un pēkšņi tu saproti, ka zālē tā kā visiem, noiet, visi ņirdzes spiediens noiet. Un tad tajā seansā, kas bija preses, tā kā principā preses un to viesu seans, tu pēkšņi dzirdi, ka cilvēki no stūriem vienkārši komentē. Un visi ņirdz, un ir jau labāks tas vibes visiem jau ir tāds, tā kā šitā ir kopīgā pieredze. Un tad no tā es vienai saku, Džemai, es gribētu šito gribu. Un tā, es viņai saku, es varētu bizēju, kino bizu uzrakstīt. Viņa tā, rakstam formam. Jā. Formas raksta, tad nāk parunāt. Sergejam jāiet runāt ar Sergeju Zanu un jāiet kaut kas darīt. Izrādās tā tas notiek. Kā tu redzi dažādās vietās un auditorijās, kā atšķirās tās auditorijas? Teiksim, kino vai arī, atsaucīgo māmiņu fóruma pasākumos? Atsaucīgo māmiņu fóruma ir tāds bišķi safe space. Tur mēs esam rītīgi uztaisījuši telpu, kur tām sievietēm vienkārši būt. Jo īstenībā, īpaši, ja kaut kādā manā burbulī mēs jau esam secinājuši, ka mēs visu kaut ko varam, tad ļoti daudzos citos burbuļos vēl nav secināts. Un dažreiz ir arī ļoti, ļoti aizkustinoši momenti. Nesen Siguldā bija tā, ka es jautāju telpā, hei, kurš te vēl ir šķīries? Un izniedz kapa klusums. Un tas tur klasiskais joks ir haha, bet, paspēsiet 50% laulību, nolaižam spiedienu. Un tad es tur jokoju par to, kā man tur iet kā šķirtenītei un la. Un pēc tam atnāk mums ir tāds lapiņu variants, kur sievietes var iesniegt, mēs tā kā dodam padomus vai komentējam, iesniegtās tādas uz lapiņām uzrakstītas. Un viena sieviete uzrakstīja, ka paldies viņai esot bijis kauns aplaudēt, ka viņa ir šķīrusies, bet tad viņa ir dzirdējusi, ka es par to pajokoju, viņa ir sajusies riktīgi labāk un ir sapratusi, ka nav par ko kaunēties. Bet skaidrs, Siguldā, tur taču neviens nešķirās. Tā ir tagad tāda pilsēta, ka vienkārši neviens nešķirās. Ja tu gribi izšķirt laulību, ir jābrauc ārpus Siguldas. Un es to saku, kā Siguldiet. Īstenībā, Mainita, man draudzene no stand-up, arī ir daļai Siguldieta. Bet redz, viņi brauc šķirties uz Rīgu. Bet tieši tā. Uz Tukumu.
Viss. Es nevienu Siguldā šķirtu pāri nepazīstu. Nav, jā. Jo viņi tur nav. Kurien viņi izbrauc? Viņi izbrauc ārā, izšķirās, tad varbūt atbrauc atpakaļ. Ar jauniem partneriem uzreiz viņš nelaiž atpakaļ, ja nav pie Siguldas robežām. Tur ir kāds ar stāvu to zelta rudens lapu. Spieķi. Šķirteņus pēr Siguldā publiski pie Gultmaņāls vienkārši. Fakti. Tā ir tā kā, jā, bet atgriežoties, tur ir safe space. Kino, tur ir dažādi, tur ir cilvēki īstenībā, mēs ņēmuši filmas, kurām ir dedicated fani, kas zina, ka tās filmas ir mazliet komiskas, jo tai pašai krēslai, viņai ir super milzīga fanu bāze, bet mēs visi zinām, ka tā filma nav perfekta. Mēs īsto žanru viņai, jā. Jā, viņi ir tādi ļoti labi. Tā kā tās telpas ir ļoti dažādas, un arī, piemēram, podkāstam atkal, kas ir izaudzis no stand, tur atkal tā autori ir bišķi citi, tur mēs pēkšņi sapratām, ka tagad, mēs vienkārši gribējām, kā mēs ar Čēm gribējām ņirkt. Bet tad izrādījās, ka dažām no grāmatām tur ir nopietnas lietas, par kurām parunāt. Tur ir seksuālā vardarbība, atsauču nelikšana slavenās māmiņām veltītās grāmatās, un sieviešu vainošana par epidurālo anestēziju. Un tad izrādās ir jāsāk tur runāt ar citiem cilvēkiem un interesēties un darīt nopietni. Tas atkal pēc darba izklausās. Baigi izklausās pēc darba, jā. Bet vēl par tām auditorijām, jo man pašai arī ir bijusi stand-up pieredze. Jā, man viņa tieši beidzās ar Covid. Tā kā mēs kaut kur bišķīt nomainījāmies. Viena sieviete nevar, tur mums ir kvotas, cik drīkst sievietes būt stand-upā. Latvijas specifika. Komēdija Latvija 0 drīkst būt, bet tā valstī 5. Un tad viss ir līdzsvarā. Tāpēc tev bija jāiet drīkstāt, jā. Jā, un man bija tā pieredze bija tāda, ka es vienkārši gribēju pajautāt tavu to skatījumu un tādu svārstību kontekstu, jo tu uzraksti materiālu, tu aizēji vienā vietā, oh my god, tu esi tā kā vakar karalieni, apsargs tev sit 5, visi tev mīl, uzsauc dzērienus, izcili. Tad tu aizēji ar pilnīgi to pašu materiālu uz citu bāru, un tu esi sliktākais, kas ar tiem cilvēkiem ir noticis tajā vakarā. Ir traki. Nekas man nav iemācījis pazemību un arī mazliet nebaidīties no lietām kā stand-ups, jo tajā brīdī, kad tu dzirdi kā teātra bārā sīc lampas un neērtajā klusumā no tavu joku var pakārt cirvi, tu pēkšņi saproti, ka 5 sekundes ir ļoti ilgs laiks. Un ka tu gribētu izgaist, vai atveras zemi un ir portāls. Bet tur ir bišķi, man ir jāatzīst tagad, ka tur ir skila jautājums, jo vienkārši dažādām telpām vajag dažādas lietas. Ir telpas, piemēram, kur ir jāsaprot, ka tikai crowdworks strādās. Vienkārši tā ir. Ja tu ej ar materiālu, tu ej bombīt pa lielam. Ir telpas, kurām vajag kaut kādus konkrētus jokus un konkrētas lietas. Ir, pat tam stand-upam būs cilvēki, piemēram, ir cilvēki, kas daudz patērē humoru, kontentu, saturu visādās formās. Viņiem prasīsies niansētāki, oriģinālāki, edžīgāki joki. Bet tad ir auditorijas, kas maz patērē. Un viņi vairāk gribēs kaut ko piezemētāku un tādu ļoti, ļoti tādu klasisku un varbūt pat mums liksies ļoti dzirdētas lietas. Protams, pārsvarā tomēr manā gadījumā, es nezinu, kā bija tev, bet manā gadījumā ir tā, ka es esmu tas sliktais dejotājs, kam tās olas traucē. Tas ir pa mani. Es nemāku, es nevaru, es feiloju. Un viss, es tur varu saliekties, bet tā ir man vaina. Tā. Jā, jo es tev pilnīgi piekrītu, jo es arī tāpēc gribēju dzirdēt to tavu pieredzi, jo es pēc tam sapratu, ka es nevaru divās dažādās telpās uzvesties vienādi. Tā ir mana atbildība bišķīt nolasīt to telpu, saprast, ko es tur varu izdarīt, un dažreiz tu neko nevar izdarīt, un vienkārši nobombīju, un tiec galā ar sevi. Nesen bija vienkārši tā, ka es redzu, baigi palīdz aizmugurē sēž visi citi komiķi, kaut ko tur dzer aliņus un zvaigojās riktīgi labi palīdz. Tad bija vienkārši šāda reize, kur es vienkārši uzkāpju skatos, un es redzu, ka es 2 minūtes runāju, tas viss iet uz elli, un tad es vienkārši tiem cilvēkiem pateicu, labi, šodien nebūs. Es gāju prom. Bet tas visdrīzāk bija labākais, ko tu vari tajā izdarīt. Tad beidzot cilvēks sāk smieties. Jā, un vēl bišķīt atkal svārstības, joku rakstīšana. Tas nav tā kā improvizācijas teātris, kur tu aizvien tu kaut ko dari. Visi brauc mašīnā. Jā. Jo, man liekas, cilvēkiem no malas tas izskatās, te atnāc kaut ko pastāst par sevi pajauko, bet īstenībā tas ir rakstīšanas darbs, un tev ir jādomā tie punchline un laughs per minutes un visas daudz lietas, kas ir komplicētas. Vai tev ir tie brīži, kad tu uzraksti joku un
Šitais būs pat traku, šitais neaizies. Nē, man ir pretējais. Tātad klasiskais stāsts ir, es braucu no Open Mic mājās ar velosipēdu, un es sev audio ziņā rakstu, manuprāt, ģeniālāko bitu, kas ir Latvijas vēsturē uzrakstīts. Jā. Audio ziņa ir 5 minūtes gara, es esmu vienkārši ģēnijs, Rikijs Žarvais paiet malā, Saņa nāk, jā, vienkārši visi ejam malā. Un tad es eju nākamreiz uz Open Mic, man ir bits jāizmēģina, un es viņu klausos, un man ir tāds, ak, Dievi, bētiņ, Santa, tev laiks ir doties uz dienas cēdi. Neko nevar. Kas ir šis par mēslu? Jā. Par šo neviens nekad nesmiesies. Vienreiz man bija 5 minūšu bits par to, kā es gāju uz operu, un es ar viņu gāju 3 reizes, un 3 reizes arī smagi bombīju, un man viens cits komiķis no Rīgas stand-up teica, ka viņš apbrīno manu uzcītību. Tas nebija kompliments, laikam. Nē, bet... redzi, visāds pieredzes izēja cauri, visu kaut ko iemācies. Jā. Es domāju, ik pa laikam kādam noteikti ienāk prātā tas, ka es varētu to darīt un man noteikti izdosies. Un tad, kad tu sāc domāt kādu joku, kaut vai vienu joku, tu saproti, ka tu nevari neko izdomāt vai uzrakstīt. Jo man tas ir ienācis prātā. Pamēģiniet. Es palīdzēšu jums sagatavoties. To arī var atgriezties. Vēl Dieva mēģinājis. Bet zini, kas man... Es Laurai teicu, es nevaru vairāk to bāru dzīvi. Es esmu bijusi tā kā bāra native ļoti ilgus gadus. Bāra bērns. Bāra bērns, absolūti, jo tajā laikā es biju bērns. Jā. Un es vairāk, es nevaru, kā tu vari? Es nezinu. Pirmkārt, man vajadzētu tā kā es mēģinu apvienot nesvainojamās lietas, liels sasniegums bāra bērnu dzīvē un skriešanu. Sanāk, kā sanāk. Bet ir bišķiņ dažreiz čakars īpaši ar to, ka es gribētu būt gultā mājās, un es vēl gribētu skatīties panorāmu, un pēc tam tur to domburšo, pēc tam var pastīties. Bet tā vietā es esmu bārā. Es, teiksim, kādā brīdī sapratu Open Micos, ka nevajag katreiz paņemt bezmaksas saliņu. Bet tas ir mans kriptonīts, bezmaksas alkohols. Jā, es zinu, viņš ir, bet tad es uzzināju, ka izrādās. Nu stāst. Izrādās, es uz skatuves performēju, atšķirībā no tētiem vecajiem, kas brauc labāk, kad ir iedzēruši. Es uzstājos labāk, ja es esmu skaidrā. Zini, crazy. Bija viens brīdis, kas tā kā, ok, es varu nepaņemt aliņu Open Micā, es varu paņemt kolu. Iedomājies? Un es varu pēc Open Mic aiziet mājās skaidrā. Bet jo līdz tam es vēl saprotu, tur uztraukums tā, un tad tu tur sakoncentrējies. Bet tagad, kad tu esi norunājis, un tu tur bezmaksas alkohols mētājis, tur ir tas īstais gribas spēks. Ja tu kaut kādā brīdī īpaši intensīvāk gatavojoties, ej uz 3 Open Miciem nedēļā, tad tā vairs nav ballīte, tas atkal ir darbs. Pretīgi darbs, un tad tu vienkārši savācies, Es zinu šausmīgi garlaicīgi atbildi, jo es gribētu jau teikt, ka es katreiz pēc Open Miciem maucu tekilu no kaila vīriešu ķermeņiem, bet tā nav atbildi, diemžēl. Es gribētu. Tā ir tāda normāla pieeja, tu to dari. Un tu tam gatavojies. Tas ir pretīgi, man tas rītīgi riebis. Jo es rītīgi gribētu būt cilvēks, kurš tā kā jūtas labāk, es nezinu, visu laiku lietojot narkotikas un ballējoties, bet diemžēl es jūtos labāk, ja es sportoju, eju gulēt vienā laikā un ēdu brokoļus. Lūk, par sportu tu teici, tev tā kā riebās arī pretīgi. Kas mainījās? Bija tā. Es no sākuma agros 20 padeitoju pāris fitness čaļus. Es nezinu, kas ir tiem fitness čaļiem. Viņi atrod nesportiskāko čiepu ciemā. Viņi tā, davai ņem šito. Projekts. Projekts, ka zēni arī tā tās pašas lietas, ko mēģināt. Paņem sev projektu, uzlabos. Un tad es tur spirinājos un riebās. Un tad mēs tiem vīriešiem izšķīrām. Mēs citu iemeslu dēļ, nedēļ sportu. Netik traki. Bet tad bija tā, ka bijušais vīrs vienmēr bija ļoti sportisks, viņš vienkārši viņam visu dzīves sports bija kaut kāda daļa no dzīves un tā nepārspīlētu. Bet tad es darbu kolēģiem, es sāku strādāt jaunā darbā, un viņi visi skrēja Rīgas maratonā dažādas distances, un man bija kauns teikt, ka es neko nemāku un es nāku skriet, un es teicu, ka es noskriešu tos 6 kilometrus. Ak, Dievs, aiz kaunas, tu tiki skriešanā. Tā kā man bija ko es teikšu, ka es tīzla, es vēl izliekos, ka es esmu jaunā, edžī, stilīgā kolēģi. Tas nevar, man nevar.
Tad es noskaitos 6 kilometrus, un man galvā bija tāds, jo es viņiem arī graisījos gatavoties. Uzmaniet, ko es nedarīju. Negatavoju. Tu pēc cold turkey noskaitos 6 kilometrus. Kādas 4 dienas es meloju visiem citiem, ka nav jau nemaz tik traki. Tas kājas nesāp. Es reāli man bija tā, ka man principā vajadzēja tā kā palīdzību aizsākot. Jūs zinat to, kad vajag. Ja ir tās brīdis, kad vannā nevar. Ja nav dušu, bet ir vanna, tad tev ir jāiemet tur. Tie ir tie brīži, kad man noturēt, boyfriends vai vīrs. Bet es sapratu, ka skriešana manā kā ķermenis ir kopumā vesels, man nekas nekaiš, skriešana nav manā gadījumā fiziska disciplīna, tā ir mentāla disciplīna. Un man bija tāds, es varu noskriet 6. Kā būtu, ja es tajā augstā pieteiktos tajā Nike Rīgarā noskriet 10? Un es tā noskrienu, un tas laiks ir kaut kāds 56 minūtes. Viņš ir zem stundas. Es esmu gatavojusies švaki. Es esmu noskrējis, man vēl ir rezervu kājās. Tātad man bišķi tomēr šis arī sanāk. Es redzu, ka tām sievietēm es esmu pa vidu savā vecuma grupā. Un tātad daudz skrien vairāk un labāk. Pēc tam jau ir tāds pāk, nu jau var 10. Tie ir tas stimulus. Ar tiem 15 bija viena gada, zaķis bija šausmīgi garš vienā trasē. Tu aizskrienam zaķi. Varu noskriet, nekas nenotiek. Klau, ja var 15, var taču arī 21. Var 21 noskrienam. Ja var 21 2 stundās un 1 minūtē. Var jau arī zem 2 stundām. Augstāk var. Ja var šitā, varbūt var vēl 1 minūti nokriest. Un te nu mēs esam. Un kas tev ir nākamais? Tagad ir Rīgā es skriešu 21. Maratonu es saņemšos nākamgad uz 40. ceru. Man vienkārši nav laika fiziski. Maratonu par gatavošanās programmu. Tā gatavošanās ir laika ietilpīgi. Tas ir rīktīgi nopietni. 21. Es te runāju dažiem citiem vīnu dzērājiem, skrējējiem no vietas pāris. Un teica, ka 21. esot pēdējais, kam var sagatavoties easy. Viss tālāk jau ir. Un tad, protams, mēs tiekamies Gaujas posmā, par kur man kāds cits latviešu podkāsters pateica, ka tie 21, ko es skriešu, esot labs sākums. Es skriešu 91. Es zinu to podkāsteru. Es aizgāju pie tevis sūdzēties. Bet lai Elvis skries 91. Vai tu mēģinājusi citus veidus, kā arī izsnāt savus emocionālās problēmas? Kā jau mēs runājām, bāri vairs nav. Tu netur alkoholu vairāk, vienkārši pasakā ir drausmīgs paģirs. Narkotikas tu nemāki nopirkt? Nē, es nemāku telegramu. Tu nemāki telegramu un nemāki kripto? Un tad es esmu 91 kilometru takās. Labais, stilīgā lēlte. Es biju, vai ne? Višķi leju stilīgi. Es arī zvēru, es biju ritīgi. Godvārds. Bet te mēs esam. Tas ir tik... Un es tā kā arī klausos tevi un visu laiku, tajā, ka to sportu, visu laiku ir tas nākamais solis. Vai ne? Un tas laikam arī ir tas, kas to atkarību tur... Nav tik briesmīgi arī skriet. Es biju pārsteigta par to, ka pirmkārt man vajag kustību, es varētu darīt dienas darbus vispār. Es nevaru padomāt. Man nestāvā galva. Es nevaru sēdēt 8 stundas. Man bija ļoti labi, es atbraucu pie jums, es aizbraukšu atpakaļ ar velo uz māju, man būs svaiga galva, es varēšu pastrādāt normāli. Un tad man riktīgi palīdz, es pa dienas vidu, man darbs no mājas, man ļoti paveicies. Es dienas vidū īstenībā aizskrietu speciāli starp darbiem, lai man būtu refresh, man tā kā smadzenēm ir iztīrās, un es esmu bijuši labāks cilvēks, un man ir arī ADHD, kas ir, šito ne TikTokā, es biju pie daktera, čists zvēr. Man medikaments es nelietoju, man nepatīk blaknes, bet man skriešana palīdz. Tagad man vajag fiziski nodzīt savu ķermeni, lai man prāts būtu bišķi tukšāks. Un ar manu diagnozi tukšāks prāts ir labāk. Tā. Vēl viena lieta, ko tu dari, lai būtu labāks cilvēks. Vai vismaz mazāk slikts. Kopš es skrienu, man mazāk gribas kliegt uz bērniem, piemēram.
Redz, jā. Šis arī ir kaut kas no malas dažreiz šeit, tu paigās skrējēt, un es cik kilometrus skrienu, un tur liek savā Instagramā vai Stravā, cik tur noskriets, un es nesaku to konkrēti tagad par tevi, bet vispār arī par citiem piemēriem, un es arī biju viens skrējēji, par kuru es tā domāju. Man liekas, ka Dievs, katru dienu 10 km skrien, cik var. Bet viņai arī ir ADHD, un tad es saprotu, ka tas vienkārši ir veids, kā cilvēks noregulē sevi, lai var pēc tam tiešām padomāt un pastrādāt. Tas nav kaut kas varbūt ir tev tieši tāpat. Nevajag to visiem darīt. Ir citi sporti, ko var darīt. Padels. Es cenēs, ka man viens labs čoms rakstīja, ka Santa piedod, es braucu spēlēt padelu. Un es teicu arī tu, Brut. Un tad viņš man rakstīja, piedod, bija forši. Tas ir vēl jaunāk. Bet jūs esat spēlējušas? Nē. Es esmu beigdājis, jā. Bet tu neesi tā sajūsmināta par to stāstījusi? Nē, un arī vēl, man nav tik daudz draugu. Tur vajag 4 cilvēkus, kuri var atrast mūsu grafikā labīgu laiku. Bišķi dūli. Ir tas. Bet man nesen veikalā satiku vienu paziņu, ar ko es nebiju runājis, man liekas, gadus 15, un pirmais, ko viņš man prasīja, ir, vai es spēlēju padelu. Savedu kopā, vai kaut kādu padelu, Tinders padelam. Varbūt tredos viņi varētu nevis raudāt, ka viņi nevar atrast partnerus, viņi varētu vienkārši pārnesties un meklēt savu padelu partnerus. Jā. Es esmu dzirdējusi, ka tajās padelu mājās, kortos vai kā viņas tur sauc, ka tur esot WhatsApp grupas, kur viņi tad var segmentēties kopā. Ir WhatsApp grupas, jā. Tā kā vienkārši no strediem jātiek uz tām WhatsApp grupām. Un tad tur viņi nav iepazīstās viens ar otru. Vismaz varēs pļaukāt viens otru ar raketēm. Nevis raudāt internetā, ka visi citi cilvēki ir muļķi. Labi, ka padelu laukumu tagad ir gana daudz. Visiem vīriešiem tur ir vietas. Ja būs jāizvērās no kāda konkrēta, tad var pamainīt. Var pasvičot klubus, jā, tieši tā. Jo ar skriešanas klubiem varētu būt grūti. Es gribu iet tajos stilīgajos skriešanas skrējienos. Kurš ir stilīgais skriešanas skrējiens? Visi tie Rīga Run Club, tur vienojies. Panu un Ranu un Ītu un Jā, un es vienmēr gribu, un es nekad netieku, jo man man tā kā nav, man vienmēr iekrīt kaut kādas citas lietas, un bieži vien tās sestdienas, piemēram, sestdien rīt, ka viņi visi tur svētdien rīt ir kaut kāds bērnu dzimšanas dienas balvas. Tas vecums, ka es vazājos pa bumbu basēniem, visām tām, tās sēdbeļu rotaļistabas ar vienādajām IKEA lietām. That's my club. Those are my people. Un vienmēr iekrītu, un es netieku, bet es gribētu arī tā kā celt savu sociālo kapitālu. Jā. Man gan ir aizdoms, ka tur iet krietni jaunāki cilvēki par mums. Arī varētu. Man nav bail no jaunākiem cilvēkiem. Man arī nav, bet viņi varētu būt par daudz jaunāki. Jā, varbūt. Jā, un tad viņi man, es nezinu, bet varbūt viņi grib stumt man ratiņkrēslu un piedāvāt vecais sievietim padzerties. Nē, tas jau nenozīmē, ka mēs viņu acīs izskatāmies vecas. Mēs izskatāmies vietas un pieredzējuši. Zini kā, jā, man tikko tramvajā pienāca iepazīties viens čalīts, ļoti jauns, un es sajūtos ļoti labi par sevi, man likās. Man reivā nesen pie rindā uz tualeti, ļoti romantiski, kad man sāk flirtēt kaut kāds čalis. Un es viņam tā, tur kaut ko es viņu čaloju, un es viņam tā, cik tev gadi? Viņš atbild 19. Es viņam tā, man ir 39. Tad jau mēs to nedarīsim. Un viņš saka, nē, manai mammai ir 39. Mēs esam jau tur. Mēs to nedarīsim, jo viņš bija tāds nice, smooth krimināli. Tā kā bija skaidrs, ko viņš te mēģina darīt. Es pagājuši vasar biju ar draudzenēm Tallinas kvartālā. Protams, ko es tur vispār darīju, vai ne? Un arī kaut kāds tur čalis pienāk klāt un, kaut kāda gradzēna viņiem tur vispār neko nenozīmē, un viņš man tur arī kaut ko koļījis. Es viņam saku, pirmkārt, tu esi maziņš. Viņš tā, nē, es esmu tavu vecumu. Es viņam saku, kādas multenes tu skaties bērnībā. Labs. Un viņš tā kā riktīgi apmulst. Es tā, tu man vari teikt, cik gadus tu gribi, saki, kādas multenes tu skaties bērnībā. Skaidra lieta, es taču viņas nezināju. Ne tur motopēles no Marsa, ne tur. Nekas nebija. Nav. Es gan nevaru, bet tur vajag uzmanīgi. Es nezinu, kas tev skatās ļoti maziņš. Jūs nesen kaut kad pārmet vienam vīrietim par to, ka tu esi 9 gadus par mani jaunāks, tu nevari zināt, tu nevar būt skatījies Beavis un Butthead, un viņš vienkārši pastījās man pateica, come on, ko tu iedomājies? Manā bērnībā es skatījos Beavis un Butthead. Tā kā tā arī nevar jāuzmanās. Jā, protams. Bet tie 9 gadi, fine, mūsu vecumā, tas ir normāli. 19 ir bišķi citā, 19 ir bišķi citā, 20 gadi ir bišķi tā kā crazy, jā, tur ir bišķi tā kā...
Viņš ir tikai jāved uz bumbu baseinu, vai viņš vispār var spēlēties. Tev dzīvē nekas nemainīsies. Jā, es nezinu, viņš var spēlēties ar parastajiem Lego, tieksim maniem bērniem, vai man ir jānopērk mantelē, viņam spains ar Lego duplo. Jāstāst, cik viņš spožs. Kad viņš ir gatavs pirmajam tehnikam. Oi, jā. Es nedaudz. Vispār, Santa, man tā patīk, ka tu esi kārtējies autentiskais viesis, kas mums te riktīgi paverās. Un es tieši, mēs te gatavojamies šī sarunai, un, protams, ka es ieslēdzu savu stalking modu, un tur paiet cauri un sociāliem tīkliem, un es sapratu, ka īstenībā tava asociācija man ar sociāliem tīkliem ir tā, ka tu nebaidies likt bildes tādas, kādas viņas ir. Jā. Tā ir taisnība? Jā, un tā ir mana strateģiskā lieta. Pie manis pienāca viena veca skolas biedrene, un viņa man teica, ak, Dievs, tu dzīvē izties tik labāk! Tātad, ja jūs gribat, lai cilvēkiem saka kompliments, cik tu labi izskaties, tad tos filtriņus mazāk, man patīk tie negalītie selfie, bet tur ir bišķi, bet tagad parunāsim bišķi kodīgi par tiem maniem negalītajiem selfijiem. Es nesaku, ka es esmu pati smukākā, bet es neesmu neglīta. Es nesaku, ka es esmu pati tievākā, bet es esmu tradicionālās formās. Es esmu sociāli akceptējama. Es varu likt šos selfijus un saņemt aplausus, jo es ierakstos. Ja šos pašus selfijus sāks likt kāda sieviete, kas ir plus size, pilnīgi cita reakcija. Šis ir tā kā, es, protams, varētu spēlēt kādas te drosmīga, bet reāli es izmantoju privilēģiju, kas man ir šajā sabiedrībā. Šitādām lietām ir tas nēsti, ir bišķi tas nēstī, jo arī sievietes mūs ļoti vērtē pēc izskata, un paskaties kaut vai Latvijā un globāli, paskaties Amerikas kontekstā, kā izstās populārākās komiķes. Viņas visas ir diezgan smukas. Nav nekad, vai ne? Viņas ir ļoti, ļoti smukas. Un tur joprojām ir tā lieta, ka, lai mūsos klausītos, šis bišķi skumji pat bija tā kā īstenībā. Es tev pilnīgi piekrītu, jā. Bet tev patīk man seksīgie selfie? Oh, Dievs, man tā patīk tev seksīgie selfie. Zodi ir smuki, jā. Un tev tagad bija nesen tas to pārsisto dēļu. Es skaties tādu origo čiepa, principā dodas caur ēkšķiem uz jaunā sezona producentiem. Tā kā dievos iekšā, vai ne? Bet nē, sieviete pārkrita pāri velostūrē pirms 5 gadiem. Es nolēmu atzīmēt šo notikumu. Ļoti labi. Skaidrs. Vajag. Tas ir tas, ko īstenībā mums visiem bišķīt vairāk vajag tādu patiesumu. Jā, un tad arī pašam būs vieglāk. Jo man īstenībā liekas, ir baigais risks, ka es, protams, man pieru nekustās, jo viņai ir botoks. Un matu blondums, kā jūs nojaušat, arī nav gluži ģenetiski dots. Tā kā es esmu pilnīgi pār, es visu kaut ko daru. Es ieguldu daudz naudas, lai skatītos tik mid, kas ir viena no lietām. Es domāju, gribētu, lai jūs visi redzat, ka es esmu tā kā piķis ir gājis. Bet, kur es tur paliku pie tā, es kaut kur aizgāju, es aizpeldēju. Es vienkārši palielījos, ka es varu atļauties botoks. Arī laba lieta. Ko spēt, jā. Bet mēs bijām pie tā īstuma. Man liekas, ka, ja mēs esam īsti pret sevi un pret klausītājiem, mēs arī tuvojamies beigām, vai ne? Jā, laikam būs jānobeidz šis. Burvīgais podcasts. Šī ir tā vieta, kur mēs arī gribam tev iedot vietu kaut ko ieplagot. Vai tev ir kaut kas aktuāls, ko tu gribētu, lai visi dzird? Visi dzird. Tātad man vēl tagad pavasarī, lai jūs visi nedzertu tajās vasaras terasēs, jūs varat atnākt uz 2 seansiem. Tagad uz 7. maijā un jūnija vidū būs vēl 2 filmu seansi ar manu un Džemu. Kādas filmas? Mēs skatīsimies nākamā, ko mēs skatīsimies, būs slavenā filma Laikkalpotāja. Viņai kasēs esot labi gājis, bet pie kritiķiem, tā. Tāpēc man liekas, ka mēs viņu paskatīsimies kopā un secināsim, kas tad tiem kritiķiem nepatika un kā tas varētu izspēlēties mūsu dzīvē. Jo mums tomēr ar Džemu katrai ir tas, Džemu jautā, vai heteroseksuāliem cilvēkiem viss ir kārtībā, un mēs zinām, ka nav. Un es atkal mēģinu saprast visādām ainām fizikas likums.
Tas ir mans mīļākais. Tur būs, jā. Tas būs, jā. Un, protams, tā kā mēs ar Džemu, mums ir mūsu mīļais podcasts starp mums meitenēm runājot, kur mēs lasām tās grāmatas, labākās grāmatas. Mēs esam izlasījuši Šuģi kuģi, mēs esam izlasījuši Helmuta Bēķa seksa grāmatas, mēs lasām Ritu Lasmani, un mēs lasām arī bērnu grāmatas, un pēdējā epizode ir par Ingas Spriņas grāmatu Karsti. Klausījos to skrienot. Man likās, ka Man bija karsti. Ir stīmī uzreiz, vai ne? Tev stīmī uzreiz, jeb kā Inga zaudēja 4 kilogramus. Ļoti noklausieties. Paldies, jā. Tu gribi zaudēt. Tu esi sieviete, tev ir jāgrib. Vismaz 4. Vismaz 4. Jā, varētu arī 40, bet man diemžēl ir skelets. Bet ir kādi startup, kur var vakaros tevi paķert, vai ne? Un tagad vasarā es gribu atpūsties no stand-up. Nāciet lūdzu rudenī, es atkal uzplīšos jums visos sociālos ar savām biļetēm, un tad brīnīšos, kad ir izpārdota telpa, jo mums baigi labi gāja. Mums ļoti labi gāja, visu mēs notirgojām. Un tā, ka mēs rudenī atkal tirgosim, lūdzu pērciet, jo man vajadzēs jaunu botoks septembrī. Motivācijas vietā. Super, jā. Paldies tev. Paldies tev liels, jā. Vienmēr laipni. Tiekamies vēl. Tā.